raidījuma trapiņas pielikums. Mans saruna biedrs Andris Kalniņš. Latvijā profesionālākais viesnīcu un viesmīlības jomas speciālists. Jautājums ļoti vienkārši. 3. oktobrī vēlēšanas. Tu tiec ievēlēts Saeimā. Kādi ir tie darbi, ko tu nākošajos 4 gados izdarīs Latvijas viesmīlības un viesnīcas jomas labā? Jā, principā 2 ir svarīgākās lietas, par kurām es jau līdz šim esmu strādājis konsekventi, iestājies. Pirmā, tā ir pats sev izdarījuši tā, lai Latvija vairāk nav pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā pēc ārvalstu turistu skaita atgūšanās rādītājiem. Jo konsekventi pēdējos 4 gadus mēs katru gadu esam pēdējā vietā starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tā tendence mums arī gadu no gada atsevišķi, paskatoties tikai uz mūsu valsti, nav pozitīva, jo pieņemsim šogad katru mēnesi aptuveni 2–3% mēs atpaliekam pēc ārvalstu tiesu skaita pret pagājušo gadu. Ko tas nozīmē ciparos, jo droši vien tā mums gribās saprast, ko tas nozīmē ekonomikai. Pagājušajā gadā ārvalstu turisti Latvijas ekonomikā ienesa 1,4 miljardus eiro. Salīdzinājumam Lietuvā un Igaunijā tas ir pie 2 miljardi eiro. Tātad 500–600 miljonus mēs nemākam nopelnīt, neesam nopelnījuši un būtībā esam pazaudējuši. Tas ir 0,5 miljards, ko varētu gudri strādājot iegūt mūsu ekonomikā. Mums pietiktu naudas gan pensijām, slimnīcām un visam pārējiem. Paldies tev par šo vārdiem.